parunāšu. Kas tad ir uz ko vairāk ir orientēts rietumu cilvēks? Rietumu cilvēks ir vairāk orientēts uz racionālo, uz sasniegumiem, uz labklājību, uz konkurenci arī, ja? Jā, bet tā sasniegšanas ceļš tiek realizēts tādā likumīgā, demokrātiskā, humānā ceļā, ja? Tas ir tā kā šī šaha spēle, ja? Kur mēs pieņemam, ja? Kur ir šie noteikumi, kur ir šīs robežas, ja? Kur ir kaut kāds rāmis, ja? Ja? Kas ir. Šeit varbūt rietumu cilvēkam ir arī varbūt tāda, to, ko mēs runājam, ja? Ka tā padomu cilvēkam ir tā es personība, tāda sašķelta, ja? Tad rietumu cilvēks vairāk ir varbūt šī personība tomēr atrod, ja, kaut kādus šo līdzsvaru, ja, ir tāds, ir šī sapratne par savu izvēles brīvību, par atbildību, ja, par sabiedrībā esošiem noteikumiem, robežām, ja. Tiek labvēlīgi pieņemts arī pārmaiņas, progress. Ir arī šis ieslēgtība, varbūt arī, es negribu teikt visiem, jā, bet ir tāda kopēja virzība uz mēs, jā, kad mums šī sabiedrība tomēr ir, ka mēs esam visi viens, ja mēs tā ņemam, jā. Šeit ir arī ielikt iekšā sevis un otra pieņemšana, visā personības tādā daudzveidīgumā. Ir šī atziņas par šo brīvību cilvēku, jā, ka viņš var izteikt savas domas, emocijas, jā, ka viņu var uzklausīt, jā, ka viņu uzklausīs, ka viņu pieņems otrs, jā, ir šīs rūpes pa otru cilvēku, pa citādākiem, jā. Man, starp citu, arī tādu ļoti tāds piemērs.